ka dievnamā cilvēkam ir dāvāta viņa paša klātbūtne sakramentos, ka dievnamā notiek tā brīnišķīgā, dārgā izlīdzināšanās starp cilvēku un Dievu, ka dievnamā cilvēks top atkal par jaunu, par Dievu bērnu. Un nav īstenībā nekā svarīgāk un vajadzīgāk un vērtīgāk cilvēka dzīvē, kā tās lietas, kas ir apslēptas vai gluži otrādi atklātas dievnamā. Bet tās ir tās objektīvās lietas, par kurām mēs varētu sacīt, ka tās ir klāt jebkurā dievnamā. Kādēļ tieši šis dievnams bija tik ārkārtīgi nozīmīgs mūsu baznīcai un tik daudz cilvēku dzīvē? Kāpēc mēs tieši šo mazo dievnamu tā pazīstam un izceļam starp daudziem citiem, kas ir staltāki, lielāki un, diemžēl, bieži jāsaka arī tukšāki nekā šis? Un šeit mēs blakus tam objektīvajām faktoram redzam to cilvēcisko faktoru, un proti tas bija profesors, mācītājs Roberts Feldmans, kurā visas šīs objektīvās lietas ieguva kādu īpašu atklāsmi, īpašu spožumu, īpašu iedarbību, kā cilvēkus uzrunāt, iedvesmot, vadīt viņus cauri arī tumšiem laikiem, pie drosmes ticēt, pie drosmes cerēt un dzīvot. Un ja mēs tā atceramies Robertu Feldmanu kā sprediķotāju, tad man viens vienmēr paliek prātā, ka viņš prata stāstīt par Jēzu Kristu. Viņš varbūt nebija tāds liels, var sakt, tāds sistemātisks izskaidrotājs, lai gan arī tas piemīt viņu sprediķiem, bet tas galvenais viņš prata tā stāstīt par Jēzu Kristu, ka nevarēja pestītāju nemīlēt. Viņa vadītie dievkalpojumi bija tādi, ka kāds no viņa atbrāļiem varbūt pat drusku tā ironiski izteicās, Feldmanim jau tas sakrālais gars. Viņa dievkalpojumos tiešām bija sakrālais gars. Svētums bija patiešām klāt viņa vadītajos dievkalpojumos. Es domāju, dievkalpojums arī nebija viss. Es domāju, ka tas, kas notika pēc dievkalpojuma, vai tas, kas notika citur, kur viņu satiekot personīgi, bija tas, kas tik ļoti uzrunāja un pievilka, redzot Kristus kalpu, kas ir savu dzīvi ielicis viscaur bez atlikuma Kristus rokās. Man šķiet, es neatceros, ka viņš jebkad būtu gribējis darīt kaut ko citu, kā kādreiz ir kā darbu darot, ka es padarīšu darbu, un tad man būs laiks darīt kaut ko citu, kas man patīk. Man liekas, viņš nekad negribēja darīt neko citu, kā liecināt ar vārdiem un ar savu dzīvi par Jēzu Kristu. Lūk, ko cilvēks var izdarīt, ko Dievs var izdarīt ar cilvēku, kas pilnībā savu dzīvi sevi pašu nodod Dieva rokā. Un ja mēs pieminām šodien profesoru Feldmanu ar tādiem lieliem vārdiem un vienmēr jau ar tiem drusku jāuzmanās, tad mēs ļoti labi viņā pašā varam to saklausīt un zināt, ka viņš patiesībā pats bija Dieva darbs un ir Dieva darbs. Kristus izveidots caur un cauri. Mēs šodien iesvētījām ielu, Robertu Feldmanu ielu, un iesvētīšana, tā būtībā ir lūgšana, aizlūgšana. Iesvētīšana ir savā būtībā aizlūgšana, kur mēs aizlūdzam par to, lai šeit nekas ļauns netuvojas šai ielai, un lai tos, kas pa šo ielu staigā, aizstāv un sargā Dievs un viņa eņģeļi. Un gribētos klāt pie šī aizlūguma pievienot arī to, ka lai tie cilvēki, kas staigā pa šo ielu, arī kaut kā iemanto tādu saprašanu un atklāsmi, ka viņa ceļi viņus tuvina Dievam. Bet īpaši
Mēs šodien aizlūdzām par tiem, kuru ceļš pa Roberta Feldmaņa ielu ved uz šo dievnamu. Bet viņa paša ceļš ir Kristus, kurš ir ceļš, patiesība un dzīvība. Viņa rokās mēs, profesoru, pašu ar prieku un paļāvību atstājam un pieminam. Paldies!